Labdien! Mani sauc Anna Andersone, esmu biedrības Rīgas Cegals vadītāja, un šodien man būs tā iespēja nointervēt Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Ijevu. Pajautāšu viņam šo to par tehnoloģijām un arī kādus vēl citus jautājumus. Nu ko, dodamies uz Eiropas Savienības māju? Mana dzīve ir saistīta ar tehnoloģijām un IT jomu, un arī, kā es nojaušu, Ivars Eiropas parlamentā ar to strādā. Sveiks, Ivar! Sveiki! Man tāds jautājums, varbūt priekš tiem arī cilvēkiem, kas tik labi nav pazīstami ar to, kas notiek Eiropas parlamentā. Ko dara Eiropas parlamenta deputāts? Ja mēs tā iedomājamies to politiku kopumā no viena Latvijas pilsoņa viedokļa, tad ir tādas trīs kārtas tādai kārtainai tortei. Tā apakšējā ir pašvaldība, tā ir tā, kas visas mums labas lietas dara, skolas remontē, ceļus labo un tā tālāk. Otra ir valsts, tā ir tā, kas domā par valsts aizsardzību, par valsts nodokļiem un tā tālāk. Un virs tā visa ir tās lietas, kas ir jādara tādā kontinenta līmenī, proti kaut kas tāds, kas ir jādara mums visiem kā Eiropas pilsoņiem. Un priekš tam ir domāts tas Eiropas parlaments, kurš ir viens no tiem, kas to lemj, to organizē un tādā veidā mēģina mūsu dzīvi padarīt labāku. Un kāda ir tā deputāta ikdiena? Deputāts ir dažādi, var organizēt to savu dzīvi. Es dzīvoju Rīgā pamatā, bet es braucu uz Briseli strādāt katru nedēļu, kas nozīmē to, ka tev ir jābūt gatavam diezgan daudz pārvietoties un tā, bet tās labās īpatnības ir, protams, tas, ka tur tev iznāk strādāt ar 27 dažādu dalību valstu cilvēkiem. Citiem deputātiem mēģināt par viņiem kaut ko vienoties par to, kas Eiropai ir nepieciešams, piemēram, tur sākot ar visdažādākajām lietām, sākot ar mākslīgā intelekta likumu un beidzot ar nodokļu politiku. Un tas process nav viegls, bet viņš ir baigi interesants, tāpēc, ka tur tu reāli saproti, ar ko tās perspektīvas atšķirās. Bet grozi kā gribi, tādā veidā tā Eiropa kopīgi kaut kā top. Vai ne tajā ziņā, ka tur pa maziem solīšiem mēs kaut kā virzamies uz priekšu. Kas ir tie jautājumi, kas ir tava specialitāte? Mana specialitāte ir principā viss, kas ir saistīts ar zinātni un inovācijām, jo tu droši vien zini, ka es pats arī esmu nācis no augstskolu vides un no zinātnes vides. Es joprojām strādāju Latvijas universitātē, un līdz ar to es esmu vēsturiski ar to bijis saistīts, un es arī strādāju ar to Eiropas parlamentā. Bet, godīgi sakot, īpaši tad, kad mēs esam no tādas samērā nelielas valsts ievēlēti kaut kādā tajā frakcijā, sanāk strādāt ar baigi daudz dažādām lietām. Paralēli tam galvenajam uzstādījumam, piemēram, man tas pēdējā laika, tas lielais, ar ko ir iznācis diezgan daudz nostrādāties, ir tas kopīgi aizsardzības iepirkumi, kas ir saistīts tur ar attiecīgi, var iedomāties, pagājušā gada Krievijas agresijas sākumu, un tad mēs mēģinājām panākt un panācām, ka Eiropa kopīgi iepērk ieročus. Bet arī līdz tādām lietām, par kurām tu nekad nevarētu aizdomāties, ka tas vispār kaut kādā veidā tiek regulēts. Eiropas stiprā puse patiesībā ir nevis tas milzīgais zilie karogi, tur viss šitas te, bet tādas mazas praktiskas lietiņas, kuras padara cilvēkiem dzīvi interesantāk. Piemēram, mēs tīri labi atceramies tos laikus, es vismaz atceros, es jūtos gan vecs tajos laikos, atceries, ka bija jāmaksā par ienākošiem zvaniem citās Eiropas valstīs. Tā ir Eiropas regula, kas ir pieņemta 2012. Gadā, lai atteiktos no tā, ka būtu tas saucamais roamings vai viesabonēšana, vai ne? Mēs viņu tikko izkoriģējām tādā veidā, lai tās viesabonēšanas cenas iet uz leju, jo tur ir tā, ka patiesībā tie lielie mobilo telefonu operatori pērk vairumā viesabonēšanu no citu valstu mobiliem operatoriem, bet tur ir regulēts cenas. Mēs Eiropas parlamentā tās cenas mēģinām dabūt uz leju tādā veidā, lai cilvēkiem būtu vienkārši lētāk lietot mobilos telefonus. Teiksim, Eiropas parlaments strādā pie tā, lai mums visiem būtu ērtāk ceļot un mazāk izmaksātu sazināšanās citās valstīs. Ļoti vienkārši it kā maza lieta, bet tajā pašā laikā ļoti atvieglojoša. Es arī atceros vēl to laiku, kad bija jāmaksā par saņemtajiem zvaniem. Tātad tā tava specializācija ir inovācijas, ja? Jā, es esmu tajā, ko sauc par, man tā galvenā komiteja, kur es strādāju, ir rūpniecība, pētniecība, enerģētika. Tā inovācija ir pie tās pētniecības, jā. Un, ja mēs domājam no šīs te
inovāciju perspektīvas. Es zinu arī, ka decembra sākumā ir iznācis ziņojums par konkurētspēju un inovācijām. Ko tas var dot Latvijai un, piemēram, Latvijas jaunu uzņēmumiem? Pa praktiskām lietām runājot, pirmkārt, mēs pieņēmām parlamentā ziņojumu par jaunu uzņēmumiem tādā izpratnē, lai panāktu kaut vai to, ka jaunu uzņēmumu nodokļu politikas ir atvieglotas un lai jaunu uzņēmumiem būtu mazāka ņemšanās ar papīriem. Tā skaitā arī vieglāk piesaistīt naudu. Tad tur ir jautājums arī par tādām lietām kā jaunu uzņēmumi publiskajos iepirkumos. Piemēram, tajā mirklī, kad tur kāda valsts vai pašvaldība grib kaut ko sev jaunu ieviest, ka tie jaunu uzņēmumi viņiem ir vieglāk piekļūt tiem iepirkumiem un te valstī vai pašvaldībām ir ar šiem jaunu uzņēmumiem jāstrādā prioritāri. Arī, piemēram, domājot par tādām lietām, kā mēs beigās varētu neatpalikt no amerikāņiem, vai ne? Kas ir tā galvenā tēma patiesībā visa šī sasaukuma laikā. Jo mēs jūtam, ka Eiropa, kurā ir it kā tur slavenas vecas universitātes, slavena veci institūti, kur ir labi, kur ir riktīgi labi, bet, ja tu, piemēram, paskaties uz tām riktīgi nozīmīgajām inovācijām, kas ir notikušas pēdējo 5-10 gadu laikā, ieskaitot arī to mākslīgo intelektu, tad tu redzi, ka Eiropā no tā ir riktīgi maz, vai ne? Un tad ir jautājums, kā mēs to panākam, lai Eiropā būtu aktīvāka tā jaunu uzņēmumu telpa. Viena no lietām, protams, ir jautājums par finansējumu, un tur ir drusciņi Eiropai, jo mums visiem jāmaina domāšana, tāpēc, ka Amerika ir stāsts par riska kapitālu. Vai ne? Protams, tas ir stāsts par to, ka ir daudzi perspektīvi jauni uzņēmumi ar spožām idejām, un tad ir riska kapitāls, ko viņi var piesaistīt, un ja viņiem tas izdodās, tad viņi tur var kļūt par vienradžiem ļoti labā tempā. Eiropas tā vēsturiski tā inovāciju politika ir bijusi balstīta uz grantiem. Vai ne? Tur apmēram ir iedomāties to procesu, ar ko tas atšķirās. Tie granti, ņemot vērā, ka tā ir publiska nauda, tad tur parasti ir liels ņemšanās ar to, ka tur ir beigās atskaites jāraksta un jāgaida tur un tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir arī viens no maniem uzdevumiem Eiropas parlamentā bijis par to domāt, lai kaut kā padarītu to Eiropas politiku šitajā maķenīt elastīgāku. Jo tur ir, piemēram, tas stāsts par to lielo apvāršņu programmu, kas ir tas apvārsnes Eiropa, ne? Kas ir liela, tur tuvu pie 100 miljārdu programma, kas ir pētniecībai inovācijai. Tad ir tikko kā palaists viens tāds atzars no tās programmas, kas saucās Eiropas Inovāciju padome, kura mēģinātu vairāk strādāt pa amerikāņu modei. Nevis rakstam tur projektus un 2 gadu gaidām, kamēr atnāk nauda, bet gan ejam dinamiski uz priekšu, liekam iekšā un attiecīgi arī pērkam daļas tajos jaunu uzņēmumos, lai tas bizness sāktu griezties. Redzēsim, tas ir tikko sācis darboties, bet Eiropa sāk saprast to, ka mēs iepaliekam, globāli mēs iepaliekam. Par Latviju tas ir atkal cits stāsts, mums ir arī uz Eiropas fona, mums ir pašiem savas problēmas, bet tā izpratne, ka Eiropa iepaliek inovācijās, ir riktīgi jūtama. Tieši tā, kā saka, arī mana pieredze ir, ka ASV tirgus ir daudz brīvāks, daudz atvērtāks, daudz ātrāks. Un tas ātrums ir tas, kas arī nosaka īstenībā to attīstības soli. Un šeit, domājot par tām inovācijām, un arī pieminējot mākslīgo intelektu, mēs nevaram nepieminēt mākslīgo intelektu, par to šobrīd runā visi. Un mākslīgais intelekts ir tas, kas šobrīd ļoti strauji virza dažādas inovācijas. Un es zinu, ka ir mākslīgā intelekta regulējums Eiropas Savienībā. Kā tas atšķiras no ASV un kas ir varbūt tie ieguvumi, ko mēs kā pilsoņi varam iegūt vai kā iedzīvotāji varam iegūt no tā, ka Eiropā mākslīgais intelekts ir kaut kā citādāk regulēts? Tas ir, kā saka, garš un pamatīgs jautājums, bet tā īsi sakot, atbildot uz to, ko tu prasi, ar ko atšķirās Eiropas pieeja no Amerikas. Eiropa ir mēģina pieņemt vienu tādu riskā balstītu regulējumu, kurā tiek pirmkārt pateikts, kādas mākslīgā intelekta
aplikācijas nedrīkst tikt izmantotas, un tad ir tās augsta riska aplikācijas, viss, kas saistās ar enerģētiku, ar medicīnu, ar izglītību, ar transportu, kas ir jāsertificē, lai pierādītu, ka viņš ir drošs. Amerikas pieeja ir atšķirīga. Amerikāņi daudz lielākā mērā paļaujas uz nozares pašregulāciju. Lai gan viņi arī ir pieņēmuši savu regulējumu, kurš gan nav izdarīts kā likums, bet gan kā prezidenta dekrēts tur tajā viņu aizsardzības iepirkuma kontekstā. Bet tas, ka tā ir problēma, to saprot visi. Eiropas pieeja ir, es saku, tas riskā balstītais stāsts. Mēs Eiropas parlamentā diezgan daudz esam darbojušies arī ar tiem, kas saprot ne tikai par regulēšanu, bet arī par tehnoloģiju, respektīvi, kā tas patiesībā strādā. Bet tur ir tā, ka tie tehnoloģija eksperti reizēm par to regulēšanu ir diezgan skeptiski, jo tas ir tā, ka mēs visu, piemēram, man bija atbraucis viens čehu profesors, kurš tika ļoti pieklājīgi mēģinājis norādīt tiem parlamenta deputātiem, ka paklau, jūs regulējat vakardienas mākslīgo intelektu. Es nezinu, vai jūs esat spējīgi regulēt to, kas notiks rīt, kad tā aina pamainīsies. Jā, skaidrs, ka riski ir jāregulē, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam darboties mazāk riskantā vidē. Tajā pašā laikā tas ir tādi svari ar diviem pretējiem kausiem. Kā ir? Kiberdrošība arī ir kaut kāds jautājums Eiropas parlamentā, ar ko ir nācies saskarties? Jā, Eiropas parlamentā kiberdrošības tas galvenais akcents ir gan, kā jau netik daudz, varbūt droši vien būtu vērts darīt vairāk arī pilsoņu izglītošanas virzienā, bet viņi, protams, ir vairāk aizraujušies ar sistēmu certifikāciju. Viņiem ir tāda aģentūra, kas saucās ENISA, un tā ir tā Eiropas kiberdrošības aģentūra, kas tos dažādos tīklus certificē. Es nepārzinu detaļas, bet es esmu runājis ar kolēģiem, kas ar to strādā ikdienā. Viņi tur arī viena no lietām, viņi, protams, saka, ka tas principā tā ir vajadzīga lieta, bet diemžēl problēma ir tajā, ka tur ļoti daudz kas no tās certificēšanas atkal notiek ar tik milzīgu nokavēšanos. Vai ne? Ka tur jau, kā saka, tajā mirklī, kad tas certifikāts ir pieņemts un ieviests, tajā mirklī viņš ir jau tīri tehnoloģiski sen jau izgājis no aprītes. Tā tikšana līdz tehnoloģiju attīstībai ir milzīgs izaicinājums, domāju, pilnīgi visur, ne tikai pie mums šeit Eiropā un Latvijā. Runājot ar tehnoloģiju cilvēkiem, gan par mākslīgo intelektu, gan par kiberdrošību, gan par citām lietām, viņi, protams, ir arī diezgan skeptiski par to regulēšanu. Viņi saka, ka ļoti bieži tas ir nevajadzīgi, ļoti bieži tas ir pārmērīgi, ļoti bieži tas ir pa vēlu un tā tālāk, bet no otras puses redz, kas ir pa lietu. No tiem politiķiem tomēr pamatoti sagaida, ka viņi rūpēsies par cilvēku drošību. Vai ne? Un ja nedod Dievs, kaut kas notiek, vai ne, tur pateicoties tam pašam mākslīgam intelektam vai kā, tad, protams, ka tajā mirklī cilvēki leģitīmi skatīsies uz politisko lēmumu pieņēmējiem, uz Eiropas komisiju, uz Eiropas parlamentu, uz Latvijas valdību un tā tālāk. Kāpēc jūs neko neesat darījuši? Vai ne? Un, lai šo novērstu, tad mēs cenšamies kaut kādā saprātīgā veidā tomēr to regulējumu ieviest. Par mākslīgo intelektu runājot, kādas mākslīgā intelekta, varbūt, rīkus vai kā Eiropas parlaments izmanto mākslīgo intelektu savā darbā? Eiropas parlaments savā darbā mākslīgo intelektu šobrīd izmanto pamatā tulkošanai. Un skaidrs, ka tas mākslīgais intelekts, kurš šobrīd ir gan rakstisks, gan arī jau mutisks, viņš kaut kādā veidā pārņem tās tulkošanas funkcijas. Tā jau ir, viņi ļoti labi tildi, tiešām strādā lieliski pasaules līmenī ar tām dažādām mašīnu tulkošanas lietām, un viņi tiešām ir Latvijas flagmanis šajā jomā.
Un vienā brīdī patiešām gan Tildei, pateicoties gan daudziem citiem, būs iespējams iztikt pilnībā tikai ar mašīnu tulkojumu. Protams, mēs varēsim ielikt austiņu un sarunāties ar kādu citā valodā. Tur kāds runās mandarīnu, es runāšu latvisku, mēs viens ar otru varēsim runāties. Bet ko tas tagad nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēkiem vairs nebūs jāmācās svešu valodu. Tad ir šitā tēma, runājot par mākslīgo intelektu, paralēli visai regulēšanai, manuprāt, ļoti svarīga. Proti, kā nezaudēt kaut kādas cilvēku kognitīvās prasmes. Tajā mirklī, kad tās funkcijas var izpildīt mākslīgais intelekts, kādā mirklī var pienākt tāda situācija, kad cilvēki paši tās savas prasmes vienkārši vairs neattīst un zaudē. Kas tikai viss nav tāds, ko mēs it kā varētu pārcelt uz mākslīgo intelektu. Un tad ir, protams, tā izglītības lielā problēma. Kas ir tas minimums, kas ir tās prasmes, kuras nevajadzētu deleģēt mākslīgajam intelektam pat tad, ja tas mākslīgais intelekts spēj to izdarīt? Droši vien tā ir kritiskā domāšana, droši vien tās ir kaut kādas emociju jautājumi. Minimums kaut kāda tur, es pieņemu, ka arī, piemēram, rakstīt prasme. Jo, ja tu tā iedomājies, tad rakstīšana, tagad jau tu arī ieraksti pat latviešu valodā, ChatGPT uzradīs tev tīri pieņemamu tekstu kaut kādu tur tēmu, rakstot kontroldarbu, piemēram, vēsturē vai ne, vai principā tā rakstīšanas funkcija arī riskē atmirt. Bet rakstīšana tas jau nav tikai tas, ka mums ir kaut kāds teksts tur jāuzrada vai ne. Preses relīzes šobrīd jau mākslīgais intelekts raksta labāk nekā viens otrs cilvēks, vai ne? Bet problēma ir arī tajā, ka rakstīšana taču vienmēr ir bijusi kaut kādas cilvēku vispār domāšanas pamats, vai ne? Restīvi tev liek kaut ko formulēt pašam, kaut kādas domas, jo tikai tādā veidā tu vari viņus noformulēt un vispār koncentrēties uz to konkrēto tēmu, par kuru tu gribi izteikties. Un šitas ir pietiekoši liels izaicinājums izglītības sistēmai. Un kā tev pašam ir ar mākslīgā intelekta izmantošanu ikdienā? Es šad un tad izmantoju ChatGPT, tad, kad man vajag par kaut kādu tēmu, kaut kādas tēzes vienkārši dabūt, lai saprastu, par ko tur grozās, tad es tīri labi izmantoju ChatGPT, kas man to tīri labi sagādā, piegādā. Tad viena no lietām, kas man interesē, ir arī tādā politikas zinātnieka kapacitātē, ir ko var izdarīt ar tām attēlu skaņas, piemēram, sintēzija vai šitie te visi, kas ģenerē autentiskas balsis vai autentiskus video. Būtībā tas uzdevums katram no mums ir ļoti uzmanīties, analizēt, vienmēr skatīties, kas ir tas. Tā ir vienmēr lieta. Tur personiskā higiēna, tieši tāpat, kā es saku, piemēram, tad, kad mēs bērniem mācām, piemēram, par veselīgu uzturu, vai ne, ka nevajag ēst visādas draņķības. Es domāju, ka tieši tāpatās mums ir jādomā jau, lai bērni no agrīna vecuma iemācās arī savu, kā saka, garu un prātu barot ar kvalitatīvu kaut ko, lai viņiem nav, lai viņiem ir iestrādājās pieredums, ka viņi neēd tādā metaforiskā nozīmē visu draņķību, kas viņiem pagadās pie rokas tur sociālos tīklos. Otra daļa no stāsta, protams, ir tas, ka ir vienkārši jāregulē tie interneta lielie milži. Un tā jau ir, piemēram, mēs tīri labi zinām, ka jau šobrīd aplama dezinformējoša informācija lielajām platformām ir jāizvāc cik tur to stundu laikā un tā tālāk. Tas viss ir ok. Tajā mirklī, kad to aplamo dezinformējošo saturu spējas radīt mākslīgais intelekts milzīgos apjomos, tajā mirklī tām platformām ir pienākums to sākt jau kaut kā preventīvi novērst, jo citādāk būs tas, ka mūs vienkārši pārpludinās ar kaut kādiem fejkiem uz vēlēšanām, un ja tās platformas ar to netiks saulaicīgi galā, tad tie vēlēšana rezultāti var būt diezgan briesmīgi. Tas ir jau sācies. Es tīri labi pazīstu vienu manu kolēģi Eiropas parlamentā, kurš tagad ir opozīcijas līderis Slovākijas parlamentā. Tāds Mihals Šimēčka. Viņš
izdarīja tādu saprotamu soli, kā saka, Eiropas parlamentā nolika savu mandātu, lai atgrieztos Slovākijas politikā, kas ir ļoti pareizi. Un viņš tur tika saskāries, tas ir burtiski kaut kāds pāris mēneši atpakaļ, kad viņiem bija vēlēšanas ar vienu metodisku deepfake izmantošanu pret sevi, kad viņam tika it kā nopludinātas telefona sarunas parādījās, kurās viņš runā kaut ko tādu, ko viņš nekad nav teicis, tai skaitā, un te sākās tā drusku traģikomiskā daļa, tai skaitā, kā viņš ir nobriedis, ja viņu ievēlēs par Slovākijas premjeru, 2-kārt palielināt alus cenu. Var iedomāties, ko tas nozīmē. Vai ne, ka tagad viens Slovāks, normāls Slovāku pilsonis, kuram alus garšo, viņš tagad klausās, vai ne, un Šimečkas balss, vai ne, plaucē vaļā par to, ka redz, kā jums būs no nākamā gada 2 dārgāks alus, ja jūs par mani nobalsosiet, vai ne? Tur ir tikai daļa joka tajā visā. Tas ir kaut kas tāds, kas var kļūt ļoti, ļoti toksisks. Un tas ir darbs ar lielajām platformām. Un tur ir tas jautājums, vai var iestrādāt kaut kādas ūdenszīmes, piemēram, tajā deepfake produktā, tā, lai tur kāds var redzēt, ka tas ir deepfakes, vai ne? Piemēram, visas tās aplikācijas, kuras mēs izmantojam, vai tur ir iespējams kaut kādā veidā piedabūt to, lai tur ir obligāti kaut kāda ūdenszīme, ka to ir radījis mākslīgais intelekts. Tad, kad mēs domājam par šo te deepfake un to, kā mākslīgais intelekts var tikt izmantots, lai maldinātu, kļūst nedaudz drūmi, jāatzīst. Bet gribu noslēgt mūsu sarunu ar pēdējo jautājumu, varbūt atkal tā kā mazliet pavisam citā tēmā. Un jautājumu man aicināja uzdot viena no manām sakotājām. Jautājums ir šāds, man arī interesē, tāpēc es uzdošu. Vai tu esi laimīgs? Es esmu mierā ar sevi. Teiksim tā, laimīgs tādā nozīmē, ka es visu laiku dzīvotu kaut kādā tādā eiforijā, vai ne? Tas man nav, kā saka, raksturīgi, bet svarīgākās lietas, kas ir jāvēl sev un saviem tuviniekiem, protams, ir veselība. Ne? Jo tas ir tas, kam ir vērtība dzīvē. Es arī politikā, godīgi sakot, esmu vienmēr bijis pārliecināts par to, ka valsts tādu kvalitāti lielos vilcienos nosaka, cik viņai liela teritorija vai cik viņai naftas vai kas, bet kā viņi izturās pret veselību un izglītību. Nu ko, paldies tev, Iver, tev par sarunu. Man bija ļoti interesanti un es ceru, ka arī klausītājiem būs interesanti. Paldies! Ir ļoti liela nozīme tam, ka mēs varam atrast savā dzīvē un ikdienā jēgpilnību. Darīt to, kas ir jēdzīgi, un sarunā arī es sajūtu to, kāda ir tā jēga, ko mēs varam iegūt no Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības un kas ir tas ieguvums mums katram. Es gribu novēlēt ikvienam veselību un izglītību, jo tas ir tas, kas nosaka mūsu dzīves kvalitāti.